Sveicināti radio klausītāji! Arī šodien, kā jau ierasts šī laikā, runāsim ar Rēzeknes pilsētas domes priekšsēdētāju Aleksandru Bartaševiču par aktualitātēm mūsu pilsētā. Sveicināti! Sveicināti! No 1. marta tiks samazināts Sijā Lās vienotais sadzīves atkritumu apsaimniekošanas tarifs, tostarp arī Rēzeknē. Sakiet, ar ko ir saistīts šāds lēmums un kā jūs kopumā vērtējat atkritumu apsaimniekotāja darbu Rēzeknes teritorijā? Atbilstoši normatīviem aktiem uzņēmumam vienu reizi gadā jāpārvērtē savu tarifu, ņemot vērā pagājušā gada rezultātus. To faktiski mēs arī izdarījām, kopā strādājot un sapulces lemjot kopā ar visiem pašvaldības vadītājiem šo jautājumu. Rezultātā Rēzeknes pilsēta, Rēzeknes novada, Ciblas, Kārsavas, Viļānu novados tas tarifs atkritumu izvešanai par 1 kubikmetru ir samazinājies uz 11 centiem. Nav tik liela summa, bet tomēr pozitīvs rezultāts, un šobrīd, faktiski no 1. marta, tarifs sastādīs 10,73 eiro par 1 kubikmetru, neizskaitot PVN. Tas nozīmē, ka nedaudz samazināsies arī rēķini, ko iedzīvotāji saņem savas paskastītēs, saražot vienādu daudzumu atkritumu, maksāsim mazāk. Tas saistīts ar to, ka iespējams 15. gads bija mazliet sausāks par 14. gadu, un svars arī atbilstoši 1 kubikmetra atkritumu samazinājas uz dažiem procentiem burtiski. Uz nelielu summu. Faktiski proporcionāli arī samazinājas tas tarifs. Iespējams, ka nākamgad viņš vien mainīsies uz augšu, bet šodien priecājamies par to, ka tarifs ir mazāks. Vienlaikus tajā pat sapulcē mēs ar Sijā Alas vadību izskatījām un apstiprinājām 2015. gada pārskatu, apstiprinājām arī vidēja termiņa attīstības plānus, kas paredz attīstīt gan osmas attīrīšanu notekūdeņiem atkrituma poligona, gan arī šķirošanas iespējas uzlabošanu poligona. Visas pašvaldības arī palūdza vadību īpašu uzmanību pievērst šķirošanai uz vietas. Tad nevis poligona, bet pie mājām, pie saimniecībām. Lai tāda veida arī samazināt atkritumu rēķinus, ko saņem mūsu iedzīvotāji. Un principā tas darbs tiks veikts jau šogad, papildus aicinās iedzīvotājus paņemt konteinerus, kuri ļaus mums šķirot atsevišķus atkritumu uz, piemēram, papīru, plasmasu, stiklu, kā kurš vēlēsies. Ja? Jo mēs ļoti labi redzam, kur ir tas efekts. Pirmkārt, par šķirotiem atkritumiem mēs nemaksājam to maksu vispār, pat samazināto. Un otrais moments, ka, piemēram, plastikāta pudeles aizņem ļoti daudz vietas atkritumu konteineros, un tāda veida mēs arī palielinām savus rēķinus. Faktiski atkritumu urnas paliks tikai sadzīves atkritumi. Jau kādu laiku nerimst kaislības par pašvaldību informatīvajiem izdevumiem, un kā arī liecina pēdējās darba grupas sēde Kultūras ministrijā, kur skatīja mediju politikas pamatnostādnes, Latvijas žurnālistu asociācija centīsies panākt, lai pašvaldību informatīvajos izdevumos tiktu publicēta tikai oficiālā informācija. Vai jūsuprāt, pat ja tiks ieviesti šādi ierobežojumi, cilvēki vairāk pirks privāto uzņēmumu izdotos laikrakstus? Es domāju, ka pirks ar katru gadu mazāk un mazāk, un neatkarīgi no tā, vai tas ir privāts izdevums, vai tas ir valsts kaut kāds izdevums par maksu, bet no valsts vai pašvaldību medijiem faktiski saglabājas tikai valsts mediji, tie ir Latvijas radio un Latvijas televīzija, ja, kas ir sabiedriska organizācija un vada šo procesu īpaša komisija, kas faktiski tāda neatkarīga skaitās. Un teikšu tā, ka varbūt televīzija auditorija paplašanās, bet noteikti avīzēm un drukātiem mēdījiem tā interese samazinājās, tiraža samazinājās, un, protams, tā ir liela problēma. Mūsu kolēģi, kas ir šo mēdīju, drukāto mēdīju īpašnieki, uzskata, ka vainējamas tāda situācija pašvaldības avīzes, kurus pašvaldības izdod atbilstoši likumam par pašvaldību, kur iedzīvotāju informēšana viena no svarīgākām funkcijām pašvaldībām. Mēs uzskatām, ka bez tādiem izdevumiem
tā situācija pašvaldības pasliktināsies, jo iedzīvotājiem tiešām pilna un absolūti neatkarīga informācija atbilstoša situācija nebūs iespējas saņemt tādu informāciju, jo privāti izdevumi viņiem ir citi mērķi, nevis informēt, bet pelnīt naudu, un atbilstoši šim uzdevumam viņi arī atlasa tos materiālus, kuri viņi publicē savos izdevumos. Un tie materiāli vairāk par kaut kādam negatīvam tendencēm, par negatīvam parādībām, par slepkavībām, par, citiem noziegumiem, kas viņuprāt interesē vairāk lasītājus. Pašvaldību pieeja mazliet citādākā, tikai liederīga informācija, tikai pozitīvi piemēri un tikai tāda pareizas attieksmes pret dzīvi audzināšana. Tā var to nosaukt, uz ko netemē absolūti privāti izdevumi. Un šajā ziņā tiešām, ja mēs domājam kaut kādā veidā ierobežot pašvaldības izdevumus, tad vienīgais, kas nāk prātā man personīgi, tas ir tas, ka mēs varam aizliegt pašvaldības izdevumiem nepublicēt apmaksāto reklāmu. Praktiski, ja mēs ņemsim Rēzeknes pašvaldības izdevumu Rēzeknes vēstnesis, tad tur mēs reklāmu nepublicējam vispār nekādu savu vēsturi, un tā prasība faktiski jau ir izpildīta. Citi ierobežojumi viņi tikai kaitēs. Ir visādas domas. Pieņemsim, asociācija piedāvā nepublicēt materiālus, kas saistīti ar žurnālista darbu. Pieņemsim, žurnālistiska rakstura materiālus, kas nozīmē, ka praktiski mēs par jebkuru rakstu varam pateikt, ka tas ir žurnālistu darbs. Viņa izveidots produkts, un tad atliekas tikai publicēt pašvaldības avīzes, sausus noteikumus un saistošus noteikumus, kaut kādus normatīvus dokumentus. Tad no tās avīzes arī nekādas jēgas nebūs. Tikpat var iepazīties ar oficiāliem materiāliem, kaut kāda portāla likuma LV, bet pašvaldības iespēja informēt pēc iespējas plašāk savus iedzīvotājus jau būs liekta. Tāpēc, manuprāt, visa šī jautājuma apspriede noslēgsies ar visdrīzāk ierobežojumiem, kas attiekas uz reklāmu, bet tas jau lietas būtību nemainīs. Es ceru, ka valsts arī ir ieinteresēta un deputāti pirmkārt ir ieinteresēti, lai labas prakses piemēri pēc iespējas vairāk tiek publicēti pašvaldības teritorijā, lai piedāvāt kaut kādu alternatīvu dzīves redzējumu, atšķirīgu no privātiem mēdījiem. Un to var darīt tikai pašvaldība. Tāpēc mēs neesam ienaidnieki savam teritorijām, savam pašvaldībām, bet tieši pretēji mēs ir vienīgi laikam, kas var pareiza gultne attīstīt visu to situāciju, kas tagad izveidojas pašvaldības. Tad mūsu šīs dienas sarunas turpinājumā gribētos runāt par kādu ļoti patīkamu pasākumu, kas norisinājās šo pagājušo svētdienu Latgales vēstniecībā Gors. Tātad notika tradicionālā Latgales kultūras balvu pasniegšanas ceremonija Boņuks 2015. Arī jūs tur bijāt un pasniedzāt vienu no balvām. Sakiet, cik svarīga mūsu reģionam ir šī ceremonija un kāds, jūsuprāt, ir nominantu pretendentu uz balvu līmenis? Līmenis ar katru gadu, manuprāt, paaugstinās, jo man vienkārši ir iespēja salīdzināt Boņuka pasniegšanas ceremonijas 5 gadu atpakaļ, kad man pirmo reizi bija tāda iespēja apmeklēt šo ceremoniju, kad es jau biju domas priekšsēdētājs. Toreiz arī, kā arī parasti, Boņuka balvas un ceremonijas sagatavo īpaša grupa, tie ir latgalieši aktivisti, kas izdomāja tādu interesantu ceremoniju un principa balvu. Tagad jau 2 gadus pēc kārtas pasniegšanas ceremonija notiek mūsu koncerta zāle Gorā. Manuprāt, ļoti saderējas gan Gors, gan ceremonija, gan Boņuks, un tas ir apsveicami, manuprāt. Mēs to tradīciju noteikti turpināsim, noteikti mēģināsim palīdzēt tai sabiedriskai organizācijai pilnveidot gan ceremoniju, gan balvu, jo es kuluāros dzirdēju, ka
pēc medijiem izskatās, ka ļoti nopietna ceremonija, bet varbūt tā balva īpaši nopietna. Jā, tāda mala figūra. Protams, ka roku darbs tas ir labi, bet ne īpaši izskatīga. Mēs to kopīgiem spēkiem mēģināsim sakārtot un pilnveidot, bet jau tagad mēs redzam, ka ļoti augsts līmenis, gan mākslinieki, gan rakstnieki, gan vienkārši valodas uzturētāji cilvēki, kas uzskata, ka latgalīšu valodai, latgalīšu kultūrai ir nepieciešams atbalsts. Viņi tur pārstāvēti un tiešām labāki no tiem saņem Boņuka apbalvojumu. Un ko mēs varam teikt no domes puses, ka mēs lepojamies, ka tiešām Rēzekne ir latgalīšu kultūras centrs un šeit dzīvo tādi cilvēki. Man izdevās pasniegt vienu no tām balvām Boņuks gada amatniekam un saimniekam Latgales. Šai nominācijai bija 5 pretendenti, bet apbalvojumu saņēma Artis Logins, ļoti daudzpusīgs cilvēks, viņam ir savu internetu portāls, veikals Marta, kur viņš izplata visādas tādas latgaliskas lietiņas. Un tā skaitā arī muziku, diskus un citus priekšmetus. Diezgan veiksmīgi darbojas tas portāls. Labi, ka arī mūsu mākslinieki un mūsu uzņēmēji izmanto modernas tehnoloģijas, lai attīstītu savu biznesu. Tas ir tiešām ļoti vērtīgas spējas, un, kā es jau teicu savā uzrunā, ka nodibināt, attīstīt, sadarbojoties ar vidu, savu uzņēmumu, tas jau ir augsta māksla, un tāpēc arī visi tie uzņēmēji, kas strādā Latgalē, viņi ir īstie mākslinieki un cienīgi saņemt kultūras gada balvu par to vien, ka viņi šeit strādā diezgan smagus apstākļos. Vēl gribas īpaši atzīmēt mūsu ergelnieci, novadnieci Ivetu Apkalnu, kas šogad saņema Boņuka apbalvojumu nominācijai Gada cilvēks kultūra. Tiešām mēs jau atzīmējam šo sievieti, piešķirot viņai Rēzeknes pilsētas goda pilsuņa apbalvojumu. Tāpēc man var ļoti loģiski, ka Iveta, piekopjot tādu aktīvu kultūras cilvēka dzīvi, saņema tieši šogad šo apbalvojumu, un arī viņa šo balvu nopelnīja. Vēl gribu piebilst, ka ceremoniju atbalsta ne tikai Rēzeknes pilsētas doma, bet arī Valsts kultūra kapitāla fonds. Mums viesos šogad bija arī kultūras ministre. Viņa, starp citu, arī īpaši atzīmēja Ivetu Apkalnu. Bija arī citi pienākumi šeit viņai. Bet atbalsta arī citas pašvaldības, Rēzeknes novada dome, Daugavpils novada dome, Dagdas, Līvānu, Ludzas, Balvu, Baltīnavas, Ciblas, Kārsavas, Viļakas un Rugaja novada pašvaldības. Es ļoti ceru, ka šai ceremonijai pievienosies un ka atbalstītājus mēs varēsim nosaukt arī citas Latgales pašvaldības, jo vieta priekš viņiem ir brīva. Lūdzu, nāciet talkā un atbalstiet kopā ar mums Latgales kultūru. Jā, es savukārt skatītāju rindās dzirdēju tādu viedokli, kad Boņuks vairs nav iedomājams citā vietā, izņemot Latgales vēstniecību Gors. Tad tik tiešām vēlēsim Boņuka radošajai komandai arī panākumus un veiksmi turpmāk. Bet mūsu sarunas turpinājumā gribētos vēl atgriezties nedaudz pie mūsu pašu laikraksta, pašvaldības laikraksta Rēzeknes vēstnesis, kur pēdējā numurā bija publicēts plašs materiāls par energoefektivitātes paaugstināšanas metodēm dzīvojamajās mājās, kuras sniedz Domes dzīvojamā fonda energoefektivitātes paaugstināšanas jautājumu komisija. Sakiet, kā jūs vērtējat šīs komisijas darbu un kādas, jūsuprāt, ir iedarbīgākās metodes energoefektivitātes paaugstināšanai mājās? Jā, komisiju, ja man prasīs, tad es varu novērtēt tikai no pozitīvas puses. Strādā ļoti labi. Kas ir galvenais šīs komisijas darbība? Viņi piedāvā tādu netradicionālu pieeju pie energoefektivitātes jautājumu risināšanas. Pirmkārt, tie ir ļoti nedārgi pasākumi, kas var novest pie ļoti lielas ekonomijas. Un reāli, ja mēs skatāmies uz tādu parasto daudzdzīvokļu dzīvumu māju, ko pirmo vajag darīt tāda māja? Pirmkārt, sakārtot siltummezglu. Tas neprasa lielu naudu, bet tiešām uzreiz ar tādiem pasākumiem, ja situācija bija pirms tam ļoti slikta, mēs 20% varam ekonomēt tikai sakārtot siltummezglu un noregulēt siltuma sadales sistēmu, iekšējo sistēmu. Nākamais, ko var darīt pat bez struktūra fondu atbalsta.
kas tagad, starp citu, ir ap 35%. Protams, viņš var sasniegt arī līdz 45%, bet tur jāskatās, jābūt īpašiem nosacījumiem izpildītiem. Ko mēs varam bez struktūra fondiem darīt? Arī palietu naudu. Pieņemsim, siltināt bērniņus. Arī tas var pat uz lielai dzīvojamai mājai maksāt līdz 3,000 eiro. Visus bērniņus var nosiltināt ar dažādiem materiāliem, tur variantu ļoti daudz, bet kā rezultāts arī apmēram 50-20% mēs varam rēķināties, ka mēs dabūsim ekonomiju siltumā. Citas lietas – sānu sienas siltināšana mājām. Arī ne tik dārgi kā siltināt visu māju, bet tur, kur ir liels augstums dzīvokļos, kas pie sānu sienām, tad ko mēs ar to atrisinām? Pirmkārt, mēs kurinām visu māju, lai sasildītu šitos dzīvokļus, kas pieguļ pie sienas. Sildam visu māju ļoti stipri, un tad rezultāta temperatūra problēma dzīvokļos ir tā, kā vajag 20 grādi, bet mājas centrā tā temperatūra ir ap 25, pat sasniedz 30 grādus. Ko tas nozīmē? Ka mums jāver vaļa logus, un mēs nevaram vienkārši par kādu ekonomiju runāt. Ir vēl tādas lietas, ko dažas mājas realizēja, neizmantoja struktūra fondus un pieņemsim individuāli siltummēgli. Ir dažas mājas, kas uzstādīja tādus mēglus, un arī viņi redz, ka ekonomija pat 40% var sasniegt tikai no tiem siltummēgliem, jo katrs dzīvoklis individuāli silda savu dzīvokli, un atbilstoši tur, kur pieņemsim sānu sienas nav siltināts, tad katrs dzīvoklis patērē tik, cik vajag, ne vairāk, ne mazāk. Tas arī ļauj ekonomēt visai mājai kopīgi ļoti liels līdzekļus. Protams, ir arī citi paņēmieni, kā dabūt labu rezultātu par mazu naudu, un visu to var ieteikt mūsu komisija. Viņi aktīvi darbojas ne tikai komisijas sēdes, bet nāk uz mājām un stāsta mājas vecākiem par tām iespējām, aicina pie sevis un arī tur stāsta. Un mēs redzam, ka kamēr darbojas šī komisija, arī rezultāti sliktākām mājām viņi uzlabojas, jo tur, protams, ka šī komisija nodarbojas vairāk ar sliktām mājām, jo tur var dabūt ļoti labu efektu. Un mēs redzam, ka tas rezultāts vidējais pa pilsētu pat labāks nekā, pieņemsim, tādas ļoti attīstītas pilsētas, kā pieņemsim, Liepaja, kur siltināšanas tā programma darbojas ļoti aktīvi visas mājas, daudzas mājas jau siltinātas. Mēs jau vidēji apmēram, cik man ir zinām, 70 kaloriju uz kvadratmetru patērējam gadā visam mājām. Ja? Tas ir labs rezultāts, jo Eiropas komisijas prasības un regulas prasības ir nepārsniegt 200 kalorijas uz kvadratmetru, kilokalorijas gadā. Un jūs redzat, ka mēs iekļāvāmies šajos ciparos vairāk pateicoties tieši komisijas darbam. Tātad es varu novēlēt tikai veiksmīgu darbu arī turpmāk visiem komisijas locekļiem, jo, protams, tas ir sabiedriskais darbs un viņam jātērē savu laiku. Paldies, ka viņi gatavi dalīties ar savu pieredzi, dalīties ar ieteikumiem ar citām daudzdzīvokļu dzīvojamām mājām un palīdzēt viņiem vairāk padarīt par enerģiju savas mājas. Jā, tad šobrīd teikšu jums paldies par sarunu, bet radio klausītājiem atgādinu, ka par aktualitātēm mūsu pilsētā Rēzeknē stāstīja Rēzeknes pilsētas domes priekšsēdētājs Aleksandrs Bartaševičs.